Laipni lūdzam portālā Uzdevumi LV. Piedāvājam jums noskatīties pirmo video par pārbaudes darbiem. Pārbaudes darbi ir veidoti ar mērķi atvieglot skolotāju ikdienas darbu un radīt skolēniem interesantas mācības stundas. Pārbaudes darbu sadaļu ir labi pielietojama skolēnu papildus apmācībām, konsultācijām, parādu nokārtošanai un mājas darbu pildīšanai jaunā veidā. Šis video demonstrēs pirmo soli, kā uzsākt lietot pārbaudes darbu sadaļu un veikt skolotāju identifikāciju. Vispirms ir nepieciešams ienākt portālā, ievedot savu lietotāju vārdu. Pēc ienākšanas portālā atveram sadaļu pārbaudes darbi. Atveras īsa apraksts par pārbaudes darbiem un galvenajām darbībām šajā sadaļā. Izvēlamies apakšsadaļu saraksts. Turpmāk sarakstā būs redzami visi skolotāji izveidotie pārbaudes darbi. Šeit arī atrodas identifikācijas anketes pogu, uz kuru arī nospiežam. Skolotāja identifikācija ir nepieciešama, lai aizsargātu skolēnu privātos datus un lai skolēni būtu pārliecināti, ka tas ir viņu skolotājs, kurš ir uzdevis pārbaudes darbus. Skolotājam ir iespējams identificēties kā vienas skolas skolotājs. Ja skolotājs pasniedz vairākās skolās, tad katrai skolai ir jāizveido savs lietotāju vārds un identifikācija ir jāveic atkārtot. Kad visi prasītie lauki ir aizpildīti, izlasiet pārbaudes darbu lietošanas noteikumus un apstipriniet, ka piekrītat noteikumiem, ieklikšķinot ķeksīti un nospiediet pogu OK. Šeit ir redzami pārbaudes darbu lietošanas noteikumi. Portāla administrācija ar skolotāju sazināsies vienas darba dienas laikā. Kad skolotājs ir identificēts, tad ir iespēja sākt veidot pārbaudes darbus. Lai sāktu veidot pārbaudes darbus, nepieciešams atvērt pārbaudes darba apakšsadaļu saraksts un nospiest uz pogas izveidot jaunu. Paldies par jūsu uzmanību, novēlam veiksmi jūsu darbā!